Paldies par brīnišķīgo uzstāšanos. Lūdzu. Un skatītāji, novērojot jūsu secinājumus par cēsīm, ir uzdevuši arī pāris jautājumus. Un pirmais jautājums ir tāds, cik liela ir komanda, kas rīko Cēsu mākslas festivālu? Aptuveni. Komandas kodols ir 4 cilvēki. Un vasarā festivāla laikā komanda sastāv no 12-15 cilvēkiem. Komanda ir ļoti maza. Tie ir rīkotāji, bet varbūt arī cik liela ir tā komanda. Es iedomājos arī tur biļešu pārdevēji vai brīvprātīgi. Tur, teiksim, nāk klāt vēl tie, kas īsumā, bet tie nekad nepārsniedz 20-30 cilvēki kopumā ar visiem biļešu kontrolē. Pat festivāla laikā? Jā, komanda nav liela. Liela komanda ļoti smagnēja. Viņi nestrādā. Festivāli, teiksim, tas kodols ir 4 cilvēki, tehniskais un 3 radošie. Es sev uzskatu pie tehniskajiem. Es esmu tā kā, vadītājs, es neesmu radošais. Bet ir radošā komanda, kas ir vizuālās mākslas mūzikas sadaļā. Ir tehniskā komanda, mēs esam 4 cilvēki. Tad mazi, bet ļoti efektīvi. Jā, kaut kā tā, tas ir diezgan svarīgi, jo maziem vieglāk ir izstrīdēties. Un kad liels bars, tad grūti ir to visu nokontrolēt. Protams, vasarā nāk klāt vēl cilvēki, kas vienkārši palīdz uz vietas un attiecīgi komunicē. Bet tā ziemas vidū un to festivālu sagatavošanu to dara 4 cilvēki. No Cēsīm pārcēlamies uz Liepāju. Un nākamais jautājums jums ir, kāds potenciāls ir Liepājas Dzintara koncerta zālē, kas tepat arī tiek celts šobrīd? Milzu potenciāls. Milzu. Daudz lielāks iespējams kā Cēsīm, bet, protams, vasarā. Jo vasarā jums nāk tas, ko es teicu, vīns, daba, māksla, jums nāk daba, palīgā, kas ir jūra. Tas ir unikāls kaut kas. Un ja jūs to jūru saliekat kopā ar to koncerta zāles potenciālu, tad tas viss var ļoti labi strādāt. Ziemā es tik ļoti pārliecināts neesmu. Tad ir jābūt kaut kādiem unikālam koncertē vai unikālam īpašībām, lai es brauktu uz Liepāju. Tā kā brauc uz Daugavpilu akustikas dēļ, pieņemsim. Jā, bet tas nevar būt masīvi un tas nevar būt bizness. Kas jādara, lai pilsētā piesaistītu radošo uzņēmēju? Es domāju, tādu varbūt kā jūs, bet jūs esat dzimis Cēsīs naudas, vai ne? Es esmu dzimis Cēsīs. Piesaistīt tu vari tikai un vienīgi. Tā jau vienkārši piesaistīt nevar, jo viņam neko nevajag. Viņam vajag datoru un internetu, visu, ko viņam vajag. Dators viņam ir kabatā un internetu. Protams, pirmais un galvenokārt vajag, viņam vajag sabiedrību. Lūk, es pareizi atbildu. Sabiedrību. Lai tajā pilsētā būtu, ar ko viņam komunicēt. Dombiedri un tusēt. Un kad veidojās šī iekšējā komūna, tad tas radošais uz turieni pārceļās. Jāveido apzināti šī komūna. Ir jautājums par to, kā radās ideja par Cēsu mākslas festivālu un kādu ieteikumu tas atstājas uz apkārtnes kultūras dzīves daļai. Tā kā atbildējāt savā prezentācijā? Jā, ideja radās ļoti vienkārši. Mums bija Cēsu 100 gadi. Un mēs pēkšņi sapratām, ka labs iemesls, lai cilvēki atbrauktu uz Cēsīm. Un to Cēsu 100 gadu tā kā Cēsu pašvaldību uzķūnējies, arī tur darbojās tajā laikā. Un tā kā mēs to pasniedzām kā lielu notikumu un pēkšņi sapratām, ka 2 dienas Cēsis ir pilna un visas viesnīcas ir pilnas un tas ir baigais ekonomiskais pienesums. Un sapratām, ka vajag iet tālāk, ka nevajag to pāraut, to saiti, un nākamajā gadā tūlīt bija pirmais Cēsu festivāls un tas tā turpinājās. Un pēdējais jautājums, kā jūs vērtējat šādas konferences norisi Liepājā? Konferences ir ārkārtīgi profesionāli organizēta, neapšaubām. Viss patiešām ir ļoti profesionāli. Es ļoti ceru, ka uz viņu ir atbraukši ne tikai interesanti. Teiksim, ir daudz cilvēku, kuriem vienkārši interesanti pasēdēt šādā konferencē, paklausīties, iedzert kafiju, vienkārši pavadīt labu laiku, ar kādiem patusēt un tā. Bet es ļoti ceru, ka atbrauks tādi pašvaldību pārstāvi, teiksim, tādi pragmatiķi, praktiķi, kuri netic tam. Tā kā paklausīsies drusku reālo pieredzi. Es ceru, ka tas kaut kādā mērā viņus pārliecinās, ka tur ir vērts investēt. Un mans personīgi varbūt kāds novēlējums liepājniekiem? Liepājniekiem novēlējums ir sargājiet savu koncertu zāli. Proti, ka auklējieties ar viņu, piespiediet pilsētas vadību, jo jūs esat vēlētāji, piespiediet pilsētas vadību šai koncertu zālē dot pietiekam daudz naudu, un viņa ienesīs atpakaļ naudu. Tāda ir mana pieredze ar Cēsu koncertu zāli. Tātad ir ārkārtīgi svarīgi, lai pašvaldība patiešām respektētu un mīlētu šo koncertu zāli.
naudiskā izteiksmē. Paldies par konkrētajām atbildēm. Jā.